Yeah, fall back too close, you ain't even know me. Trust my brothers from way back from the north. No, hello YouTube, Loku servis atpakaļ, atkal. Šodien uzfilmēšu tādu neīsu video. Man komentāros kāds bija prasījis, lai parādu, kā manējais NRG iet. Tā kā drīz laidīsim klāt, uzliksim Roksam riepu, pielaidīsim, lai abi uzsils, un tad aizbrauksim uz spotiņu, kaut ko tur pafilmēt. Pa ceļam nezinu, kā man sanāks nofilmēt, man GoPro nav vēl. Bet, nu, cerams, drīz būs. Tā kā, reku es te atradu Airoksam kaut kādas darblikas, salikšu šitien te apkārt. Jo viņam nav spidometra tā figņa, kas rāda spidometru šitien. Tāpēc, ka tā kolhos bišķītiņ būs, bet, nu, labi, tas tāpat baigi neko neietekmēs. Es tā domāju. Nu, labi, vienīgais te arī vēl kolhos ir ar bremzēm priekšējām, jo tad, kad mēs ņēmām riepu nost, es viņu krāsoju melnu, es netīšām piespiedu priekšējās bremzes un viņas kopā ķipas saspiedās. Un es tagad nezinu, kā viņas dabūt vaļā, tāpēc šitās variants tagad ir. Bet labi, šo uzmetīs riepu un tad mēs maucam. Kroči, uzlikām riepu Airoksam. Tagad jāsaliek šitā te aizdedzes spola un CDI. Tad pielaidīsim. Un ja nebūs lietas, tad mēs brauksim, jo uzliekam riepu un sākās lietas. Da pohuj nahuj, mēs esam garažā. Kroči, baigais prikols ar Airoksu. Iespējams ir sabiris gultus. Nu vai klins, vai kaut kas slikti. Kroči, skaņa šitāda. Pagaid, skaņa šitāda. Es nezinu, kas tas ir, bet nav labi. No sākuma bija doma, ka tas ir ūdens pumpis, bet nav tas ūdens pumpis. Tas ir kaut kas iekšā motorā. Varbūt ģenerators, varbūt gultnes, varbūt vispār visam dirsā ir. Labi, tagad mēs jaucam visu ārā, Miks kārto galdu. Es jaukšu ārā visu, un tad ņemsim motoru ārā, skatīsimies, kas tur ir. Man karoči lietas beidzās. Mēs iedarbinājām čainu, manējais ir uzsils, mēs braucam uz spotu, lai varētu nofilmēt to gabalu, kamēr lietas nolīdz. Un Roks paliks šitās. Nu, atbrauksim, tad mēs visu turpināsim. Pagaidām tikai izpūtāju noņēmām reku šitie. Nu, tagad aizbrauksim spotu, dažus gabalus nofilmēsim. Tā jau atpakaļ. Kur ir tas zilā? Jēmu. Atbraucām uz spotu. Man nav numura, jo es esmu krūts, jā. Tieši tā. Labi, šaraujam ratā. Nevaru paraut, ja nemātu nāk. Jauda liela.
Paldies! Nu ko, šitā viņš iet. Tur būs vēl klipiņš, kā es braucu ar viņu. Jā, ja kas šitais viss ir AI generated, tā kā nebanojiet mani lūdzu. YouTube, please don't ban me. I work very hard. Hello. Hello. Es pamīstu tikko. Jā. Labi, braucam atpakaļ tagad uz garažu. Turpinām likt. Karoči, ļoti ātra pamācība, kā pareizi izmantot 66 racing. Kā testēt, cik sīp. Jā, nu, rādi. Nu? Nu, davai. O, jā. Nu, vot. Redzam, ka viss ir kārtībā. Braukt var. Lūdzu, paldies par skatīšanos. Tātad, jā. Jā, vispār es pārdodu 66 racingu uz PIA. Ja kādam vajag, droši rakstat pat 50 eiro pārdošu. Nu ko, motors ir izņemts ārā Aeroxam. Aerox šitā stāv tagad, viss izjaukts. Biju tikko servisā, dabūju magnētu novilcēju, tikko uzliku. Skrūvēšu nost, skatīšos, kas tur ir ar aizdedzi, jo rekur es atskrūvēju šito te štruntu, nezinu, kā viņu sauc. Ķipā skaņa ir tad, kad viņš bija pieskrūvēts un šitais vats tā kā vibrēja. Un tad man liekas, ka kaut kas varētu būt ar ģeneratoru, bet nu labi, tūlīt noņemšu nost to magnētu un tad skatīšos, kā tur ir. Nu viss, es esmu sataisījis laikam to problēmu, kas bija. Karoči, šiten skrūvīte, abas divas bija vaļā. Šitais viss kustējās, nekas nekustās. No sākuma es domāju, šitais pusmēnesīts varētu būt beigts. Bet izrādījās, ka pats ģenerators bija vienkārši no vibrācijām laikam atskrūvējies. Tagad bija uzlicis vienkārši neskrūvējot klāt magnētu. It kā skaņas nebija, kad griezu. Nu, tagad vienkārši jāliek visu kopā atpakaļ. Tā redzēs, vai tiešām pazūd skaņu vai nē. Nu, rekur visu saliku atpakaļ. Pumpim viss kārtībā ir. Trūbu arī pieskrūvēja kārtīgi, lai nekur nepazūd braucot. Reku. Nu, cilindrs, jā, motofors. Ķipa 50, bet 70. Vēl mēs šitādu atradām. Ķipa temperatūras dačiks ieskrūvējām. Bišķītiņa hermētiķis tur virsū, lai netek tiešām garām. Iepriekš tur stāvēja kaut kāda ļoti gara skrūve un viss antifrīz ārā tecēja. Nu, tagad reāli atliek tikai likt viņu iekšā. Un vēl kādu sezonu, es domāju, nobrauks. Nu, ko, motors ir iekšā. Tikko ielikām ar Miku. Vispār, jā, Mikam dzimšanas diena šodien. Mēs cepam šašliku ārā. Miks te bišķi piecūkoja. Mums te cepās šašliks. Tā kā viss notiek. Čaina ar manēju ārā. Skrūvējam roksu. Miks jau tagad liek bremzi klāt. Tad mēs metam virsū riepu. Un tad vēl šitāds jaunums ir. C16 City. Sazinu. Gan jau ies labi. Uzliksim riepu, pieliks izpūtēju. Ar hermētiķu šitan viss sasmērēs. Lai nelaiž garām. Un viss. Tad gan jau varēs maukt. Nu? Runā. Unboxings. Miks nopirka detaļas. Vesela kaudze. Tūlīt liksim virsū. Ai. Tas ir fake nazis, ja kās. Tas ir fake nazis. Viņš ir no kartona uztaisīta. Tā atspērītas. Nu jā, es domāju, visi kopā sametīsim tur aizmugurē. Tā kas te vēl ir? Īsā ručka. Vai bijis. Šito varēs likt virsū. Šitā laba ķēma. Motofors reisi tā kā man. Tā. Magnēti. Viņš tāds, ka jauns? Riktīgi jauns izskatās. Labi. Multivars.
Karoči šā uz galda visu vai kaut kur uz grīdas saliks, un tad es visu parādīšu. Tā, karoči, īsā ručka Motofors ir. Karbis 21, Motofors arī. Jauns. Kaut kāda atspere torkam, laikam vēl Losī varētu būt. Tad 12-pin aizdedze, magnēts un multivars. Losī. Lietots, šitais lietots. Aizdedz arī. Un vēl ir pilna dirsa pravautka. Orģinālā Aerox pravautka. Jā. Un tagad mēs liksim visu virsū. Nu visu nē. Pārdošanā šitais sūdi. Kas? Jā, reku, viss pārdošanā. Vēl būs. Ja kādam vajag, tad var rakstīt. Ņemat. Jā. Palētu atdosim. Kroči, tagad mēs liekam atsperi virsū, karbi virsū, multivaru virsū, ručku un šito aizdedzi liksim vēlāk. Naktī. Jā, gan jau pa nakti kaut kad uzliksim. Kroči, izdomājām visu stūri nomainīt. Šitāda stūri tagad stāv. Vēl nepateicu, jaunas ručkas ir, vecā stūri rekur mētājas. To mums nevajag. Ja kādam vajag pat 15 eiro var savākt šitāda stūra ar vienu ručku iedošu līdzi. Un šitāda stūra. Ja kādam vajag droši rakstīt, atdošu. Mierīgi, nav problēma atdot. Tā un vēl rekur nopirkām. Miks nopirka, novilcēju. To vakarā gan jau vajadzēs otra ručka. Nu un viss. Nu viss. Bet nahu jām 10 vienmēr. Karoči, atbraucām atpakaļ uz to vietu, kur viss sākās ar šito Aerox. Apkaļ pie mākos. Aerox jau viss izjaukts. Nu, beņķis palika bāka, to nav prikols ņemt. Beņķis? Jā. Jā. Labi, Miks tur kaut ko atkal, viņš tur atkal kaut ko tur. Parādīšu triku. Labi. Karoči, mēs tagad ņemam visus vadus nost. Kaut ko iesim vēlāk uztaisīt paēst, tad mēs ņemam nost ģeneratoru. Un tad 2 naktī rausmi ratā. Jā, Dalbē. tieši tā. Tieši tā. Mītiņš Dalbē. Mītiņš Dalbē pie tās nodegušās mājas stāvvietā. Un nojauktas Gaidam. mājas. Nu, nojauktas nodegušās mājas. Jā. Jā, 1 šeit 3 tantīm, very cool. Vairāk nav. Vairāk nav, kaut kas nav. Nu, Raķīt. nu. Labi, jāstrādā laikam. Cik stundas? 3 mūži. Bļaļ. Perfekt! 3 nahuļ stundas, lai noņemtu jobano magnētu, bļaļ. Suka. Ej, tu. Pulkstens ir 12:30 naktī, gandrīz 12:30 naktī. Bļaļ. Epā. Mēs gribam gulēt. Ja jūs gribat dzīvē problēmas, tad Ņemat Aerox. pērkat šito Aeroxu. Pat 12 eiro un 3 cheeseburgeriem varat savākt. Komplektiem? Nu, labi, komplektiem var savākt, jā. Nevar tik labi dot. Хуёво, блядь, мат, школа. Pulkstens 1. Jābūt. Mēs joprojām liekam aizdedzi. Kaut kas nesanāk. Šķīps rūk. Man liekas, es video sākumā, teicu, ka video būs baigi īsais tāds. Man liekas, līdz būs kaut kāda pusstundu šitam video. Šis nav vecais. Nē, vecais, man liekas, šitais. Jā, šitais vecais. Nu, karoči, situācija tāda. Aeroxam mēs neko neizdomājām. Iekrāmējām busā tagad. Kā visām detaļām iekrāmējām, tad pilns ir reāli. Braucam atpakaļ tagad uz Olaini. Mēģināsim tur kaut ko sataisīt, jo nevaram dzirks vēl dabūt. Ķipā viņa nāk no ģeneratora, viss pienāk, bet kaut kas ar vadiem iespējams ir. Mēs vienkārši izdomājam tā, ka to pravotku neliksim tagad. Tā, kas nāk tā 12-pin,
Mēs vienkārši uztaisīsim pašu savējo, tā kā bija iepriekš. Reāli, tik tur 4-5 vati bija. Nu, 2 no aizdedas atslēgas. Tad tur kaut kas uz ģeneratoru gājas CDI un to spoli. Un tad kaut ko mēģināsim viņu darbināt. Bet pagaidām nav dzirksteli. Tā kā jau tāda prikola. Šodien vispār reāli šitais vienīgais klips, ko pagaidām es nofilmēju, jo visu laiku čakarējāmies tiem vadiem.